mēs atrodamies Saulainē. Tas ir Undāls struktūra vienībā. Tāds aktīvs dienas aprūpes centra darbība mums īstenībā ir sākusies no pagājušā gada aprīļa. Tātad dienas aprūpes centra pakalpojumi ietver sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ar mērķi cilvēkiem gan ar funkcionāliem traucējumiem, gan ar garīgu raksturu traucējumiem šos cilvēkus, klientus integrēt sabiedrībā, gan dažāda veida pasākumos, gan nodarbībās, veicinātu viņu prasmes, attīstītu, pilnveidotu, uzturētu esošās. Un kas ļoti arī būtiski ir, lai apkārt esošā sabiedrība zinātu un saprastu, kad ir šiem cilvēkiem arī ļoti būtiski atrasties arī sabiedrībā un spēt pieņemt un ieklausīties, izprast viņu vēlmes, vajadzības, katrā grūtā brīdī palīdzēt nepieciešamības gadījumā. Runājot par mūsu dienas aprūpes centru, tad mums ikdienā šis pakalpojums ir pieejams gan pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Uz doto brīdi mums ir 8 pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem, un 11 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no kuriem aktīvāka dienas aprūpes centra pakalpojums uz doto brīdi saņem 3 bērni. Ja mēs runājam par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tad dienas aprūpes centra pakalpojumam ir tāda sava veida specifika, jo bērni uzturās gan skolās izglītības, gan bērnu dārzos. Līdz ar to vairāk vai mazāk šis pakalpojums ir tāds vairāk pieejams šiem bērniem izmantot tad, kad ir brīvlaiks. Pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem trešdienās dodamies pēc klientiem uz dzīves vietām, nogādājot viņus vecākot pakalpojumu saņemšanas vietā un pēc nodarbībām, pēc pasākumiem izvadājot atkal pa mājām. Par cik dienas aprūpes centra ietvaros mums ir brīnišķīgas ar projektu ietvaru atbalstītas iekārtotas sensorās istabas, kas ļoti svarīgas ir tieši šīs mērķa grupas klientiem, kas spēj ar šīm sensorikām samazināt gan viņu trauksmes, gan emocionālo stāvokli uzlabot, gan motoriku, gan iesaistīties grupu tādās aktivitātēs. Līdzās arī mums ir dienas aprūpes centrā. Viņi saņem gan arī sociālās rehabilitācijas nodarbības, gan radošās nodarbības ir dažādas veida, sākot darboties ar krepapīriem, ar aplikācijas papīriem, veidojot tematikai atbilstoši gan dažādus Ziemassvētkiem, kā piemēram viņi paši taisīja Ziemassvētku adventas vainagus, strādājot ar visiem materiāliem. Ir brīvā dabā, mums ir pieejamas gan arī aktivitātes, mēs veicam sporta pasākumus, rīkojam, mēs braucam nelielās ekskursijās šeit apkārt, iepazīstam šo mūsu esošo teritoriju apkārtnē, kas ir interesants. Braucam pa parku, iepazīstamies ar augu daudzveidību. Mūsu klienti ir tie, kas dzīvo mājas vidē, un līdz ar to viena daļa no viņiem ir ļoti daudz, kur brauc, jo viņi, kā saka, dzīvo ar ģimenes locekļiem kopā, un viņi visi daudz, kur tiek vesti. Ģimenes locekļi ir ļoti izpalīdzīgi, atbalstoši, līdzdarbojās, iesaistās daudzās lietās. Pateicoties arī šīs struktūra vienības ar iepriekšējiem projektiem, kas ir saistīti ar Lietuvas pārobežas projektiem, viņi ir braukuši uz vasaras skolām, sadraudzējušies ar no Lietuvas puses arī no dienas aprūpes centriem esošiem klientiem. Ļoti brīvi viņi ir šajās visās pasākumos, plus vēl mūsu dienas aprūpes centra klienti saņem drāmas terapijas pakalpojumu, kas ir ļoti brīnišķīgi viņiem. Līdz ar to viņu tā ikdienas aktivitāte, viņu komunikācija ir krietni tāda pilnvērtīga, mērķtiecīga, kuri spēj gan ne tikai runāt, izstāstīt par savām problēmām, bet arī spēj neverbālā veidā, kā saka, ar žestiem ļoti daudz ko parādīt. Kā jau drāmas terapijā ir ļoti daudz tādas lietas, ir elementi.
Arī mākslas terapeiti šeit sniedz pakalpojumus, tad arī tas viņiem ir pieejams. Mums bija brīnišķīga sadarbība ar praktikanti, kurai bija mūzikas terapijas prakse. Un tas bija vienkārši brīnišķīgs pasākums, pēc kura klienti, kad mēs braucam vadot mājās, viņi dziedāja mašīnā, viņiem bija tādas pozitīvās emocijas. Ja? Viņi ir piedalījušies jau 10 gadu garumā integrālās mākslas festivālā, nāca līdzās. Esam ļoti integrējušies sabiedrībā. Man iet labi. Ļoti patīk. Mēs radoši darbojamies, taisam zīmējumus sauc. Tagad gatavojamies uz Līgo svētdienu dienas centrā. 21. kas mums te būs. Mēs bijām Mežotnes pilskalnā, pastaigājām un cepām desiņus ar sociāliem darbiniekiem. Izstaigājām baznīcu, izstaigājām, apskatījāmies. Esam Balskāļi bijuši ekskursijās. Ja man ir kādas problēmas, es varu vienmēr atnākt pie kāda, ar kuru var parunāt šeit. Mūsu dienas aprūpes centrs tātad ir šīm te mērķa grupām, gan pilngadīgām personām GRT, gan ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tad, protams, ir tā, ka šīs abas mērķa grupas nesaplūst kopā. Ja? Mēs esam sakārtojuši mūsu pakalpojumu, kad bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tās ir otrdienas, ceturtdienas, tātad ir. Un pieaugušajiem tad ir pirmdienas, trešdienas, piekdienas. Līdz šim brīdim viņa dienas aprūpes centra pakalpojumi ir saņēmuši projektu Atver sirdi Zemgalē ietveros, rakstot iesniegumu, viņi vai viņu likumīgie pārstāvji, un tiek piereģistrēts tātad šis iesniegums uz lēmuma pamata, izvērtējot, protams, arī to, kas ir klientiem viņu individuāli aprūpes plānos esošās, kas ir vajadzības, ir nepieciešams šiem klientiem, plus papildus. Ja mēs redzam, ka ar viņiem strādājot ikdienā, tad kas būtu nepieciešams, tad to mēs vēl varam, tā kā aktualizācijas plāna ietvaros, mēs to varam uzsvērt, un arī uz tā pamata mēs varam pieņemt lēmumu tātad šiem klientiem šos pakalpojumus nodrošināt.